metien. Нет, спортцентр. Esam ratiņu basketbolā. Esam Oskar Kalpaka tautas daļamata pamatskolas sporta zālē. Rīgas kausa 2016. Pēdējā, diemžēl, neizšķirošā spēle, jo radikāli vairs turnīra tabulā nekas tā nevar mainīties. Nu, vienīgais tas, ka ja VEFs tad tiekās, VEF Rīga, Latvija tiekās ar Nevski Alianses, Sanktpēterburga, Krievija. VEF Rīgam ir 1 uzvara un 2 zaudējumi, savukārt Nevski Alianses ir 2 uzvaras un 1 zaudējums. Arī tad, ja VEFs vinnē, nu, tur vajag vinnēt, tad vismaz plus 30. Plus 30 punktu starpība, kas nav reāli šajā momentā, šajā sastāvā. Tagad runājot par sastāvu. Nevski Alianses spēlē sekojoši. Tātad 4. numurs Gustafsons, 5. Krasjuks, 8. Žīmantas, 10. Tučeks un 20. Tahti. Savukārt Rīgas VEF komandā spēlē 4. Rukavišņikovs, 8. Podnieks, 10. Lasmans, 11. Turks, 12. Urga. Gustafsons tikmēr jau 4-0 vadībā izvirza Nevski Alianses. Turks driblē, iespēlē Lasmanam. Lasmans mēģina trāpīt, ir precīzs. Nu, Lasmans visu sezonu aizvadījis Nevski Alianses sastāvā, tā kā viņam šie vīri visi ir zināmi. Viņas stiprās, vietas vājās, bet varam redzēt, ka par atliekušām bumbām, tad tur Petrs Tučeks, Čehijas leģionārs, ar kopā ar Gustafsonu var visu savākt. Vienīgi, tad, jā, bumba atliks tālāk. Tagad Kaspars Turks varēja arī paņemt. Tagad Podnieks Lasmanam. Lasmans jābūt 2 punktiem, un nav viņa atkal nav. Spēles zīmējums ir tāds, kad galīgi bez pretestības Tahti izgāja cauri visam mūsu. Kur tad ir centrālais aizsargs? Centrālais, kas nosēc to zonu, kur izgāja tagad Tahti. Nebija tāda. Tad nav sarunāts, nav kaut kas schēmās sazīmēts. Tagad Tahti pamaisa Turkam. 6 sekundes. Podnieks. Met ļoti smagu metienu. Aizmet garām. Rezultāts 2-6. Kaspars Turks neapmierinās ar to, ka pārējie komandas biedri neatbalsta viņu cīniņos par aizsardzību. Un timeoutu paņem ātri VEFs pie rezultāta 2-8, kad nospēlēts 2 minūtes un 50 sekundes. Redzam uz Rīgas VEF ratiņu basketbola soliņa arī ieradies Kaspars Iesviņš. Vienmēr ir bijis tuvu klāt un palīdzējis ratiņu basketbolam dažādos veidos, gan kā spēlētājs. Lūk, mēs redzam, Turks, Kaspars žestikulē un savukārt pārējo komandas biedri klausās. Tas ir tikai pirmais posms, sagatavojoties Eiropas čempionāta B divīzijai Latvijas izlasē, tāpēc, sevišķi pārdzīvot nevajadzētu. Bet, protams, vienmēr ir patīkami savās mājās uzvarēt. Šobrīd tāda uzvara tikai bijusi 1 pret Minskas komandu iepriekšējā. Savukārt Nevski Alianses ar saviem leģionāriem
bijis vienmēr saldais ēdiens šī turnīra pēdējā spēle. Vienmēr ļoti sīvi ritējušas un arī bieži vien pagarinājumi bijuši. Šodien vai tā būs vai nebūs, nevar spriest, bet objektīvi skatoties diez vai. Pārsvars varētu būt diezgan nospiedošs Nevski Aljans. Šobrīd visu laiku bija ātrāk kaut kādā brīdī. Tagad Turks, Lasmans neuztvēra bumbu. Turks it kā viss bija pareizi virziens. Ja tu parastajā basketbolā var pieskriet, pieslīdēt kaut kādā veidā, tas šeit, tomēr tu esi atkarīgs no savas tehnikas, cik viņa ātri kustās, kādā veidā tas notiek. Un tagad redzam, ka Mitiem Rukvišnikovam saķērušies rati kopā ar Petru Tučaku. Tehniski palīdz Jevgeņijs Fjoņins no Nevski Aljans komandas. Tāda neliela jautrība. Vismaz šajā situācijā koleģiāls palīdzības no abām pusēm. Un atkal uzbrukumā dožās Leo Pekka Johannes Tahtī. Atrod savu skandināvu partneri no Zviedrijas Gustafsonu. Kustība pagaidām nenotiek. Gustafsons nolēma pats mest un precīzi. 10-2. 4 minūtes nospēlētas pirmajā ceturtdaļā. Podnieks ar bumbu. Atdod Kasparam Turkam. Kaspars Turks vēro, kādā dispozīcijā nonāk Lasmans. Lasmans Rukvišnikovam. Lasmans salīdzinoši brīvs metiens, bet garām. Tagad Turks precīzi pārtvēra Tučeka piespēli, kas bija adresēta Tahtī. Kaspars Turks ir maksimālists, un tāpēc viņš pārdzīvo šobrīd, kad komandas biedri nepalīdz viņam pareizi darboties gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Tagad Podnieks ar Urgu uzbrukumu kreisajā flangā. Urga apakšā zem groza saņem no Podnieka piespēli un precīzi gūst 4. punktu. Rīgas VF komandas labā. Tahti. Tučekam. Petrs. Tučeks atkal kārtoju reizi ir viens pats. Tajā, teiksim, 3. stāvā ratiņu basketbola līmenī. Un tad ir tiešām vajadzīgs tikpat garš, tikpat garām rokām spēlētājs, lai varētu kaut ko pamaisīt. Es tagad kā volejbolā nobloķēju. Lasmans. Tučeks ar jokiem cenšas uzmudrināt arī mūsējos. Un tagad Lasmans centās iedot Rukvišnikovam. Tahtī aizskrien ātrie uzbrukumā. Gūst 2 punktus. 14-4. 10 punktu starpības saglabājas. Turks. Turks vāgās uz priekšu. Ko tad tu tur dari, saka Turks Elvim. Ja tu parādi, ka tu ej uz priekšu, tad ej uz priekšu. Nesanāk tā kombinācija šobrīd Latvijas komandai. Tahtī apskatīties, kā izgāja cauri. Somu leģinārs, bet aizmet garām. Izgāja cauri 4. Mūsē it kā visi bija uz vietas, bet izmanevrēja starp mūsu spēlētājiem Leo Pekka Johannes Tahtī un varēja būt punktu, bet negūt. Tagad Kaspars Turks, 6 sekundes, mētiens, kad jau vairāk nav nekādas iespējas. 2. minūtes pārtraukums pieprasa
VF Rīgas soliņš 4-14 pie rezultātu. Nevski Alians mierīgi. Arī ilgadējais viņas spēlētais Vitautas Skučis, kas tagad spēlē Vācijā, ir atbraucis pastīties savu bijušo komandas biedru spēli. Savukārt Latvijas ratiņbasketbola komandas VF vadības tiltiņš šobrīd Kaspars Turks rāda un zīmē, kas tad īsti būtu jādara, lai varētu pacīnīties un izrādīt pretestību Nevski Alians. Redzēsim, vai tas nostrādās. Gara runāšana nesanāk, jo beidzās minūtes pārtraukums. Leonīds Fjoņins, Nevski Alians prezidents, ir apmierināts. Protams, kad viņš cerēja uz zeltu, bet, vajadzēja tad ar baskiem nospēlēt līdzīgāk. Baski tā basketbola žargonā izģērba Nevski Alians un apspēlēja viņus. Tagad pēdējā spēlē nevēst cīņu uzvaru un būs sudraba medaļas. Jo cīņā ar Krīvi Barsu un savukārt uzvarēja pārliecinoši. Tajā gadījumā ir arī pārsvarā savstarpējās spēlēs 16-4. Smagi pagaidām iet VF-ām, bet centīsimies cīnīties. Sāka Kaspars Turks un piespēlē Elvim Murgam. Rezultātā 6-16. Taktī aiziet garām un atrod uzreiz Peteru Tučeku. Tučeks uz savu kārtējo grozu. Redz, tas vilnis, pirmais somu vilnis aiziet. Un tad viņam ir varianti, vai nu pašam mest, vai nu sagaidīt otro vilni, kas ir jau 9. vilnis albuma ziņā. Tātad Tučeks un tie varianti viņiem nospēlē. Tagad Tučeks arī nobloķē precīzi. Tagad Taktī ir uz iespēju Žimantasam gūt grozu. To viņš arī izdara vēl ar sodu. Kārlim Podniekam piezīme. Vēl viens soda metiens jāmet. Rezultāts 20-6. Un 21-6. Kārlis Podnieks vadīs saspēli. Pamainās. Kaspar Turku. Lasmans. Savā punktā. Mēģina apspēlēt pretestību. Laiks iet. 5 sekundes. Kaspars Turks. Kaspars Turks met, bet diemžēl secen un atkal ar Taktī jau ir mūsu zonā. Un gūst iegūst 2 punktus. 23-6. Minūte un 45 sekundes jāspēlē pirmajā ceturtdaļā. Noslēdzošajā spēlē Rīgas kausa 2016 turnīrā ratiņu basketbolā. Agrs Lasmans samazina punktu starpību, bet ne pārāk. 23-8. Tagad Taktī atrod ātri Gustafsonu. Gustafsons precīzi realizē Taktī piespēli. Rezultātā -17 jau Rīgas komandai pirmajā ceturtdaļā diezgan smagi. Ja mēs vēl cerējam, ka pirmajā ceturtdaļā varēsim tā līdzvērtīgi, kā 1-1 spēlēt, bet tagad tikai Lasmans šobrīd. Un Murga ir gūst punktus. Rezultāts 10-25. Savukārt Nevski Alians dara, ko grib šajā situācijā. Žimantas tuvu grozam. Visi viņi un visa komanda spēja apspēlēt mūsu individuāli, bet ja viņi spēlē vēl kombinācionāli, tad
komunikācija ļoti pareiza un Nevskij Allianz pārsvars aug uz 17-10 sekundes pirmajā ceturtdaļā vēl. Tahtī. Tučeks 3 sekundes. Un līdz ar sīlēm aizmet garām. Rezultātā 10-27 pēc reklāmas pauzes atgriezīsimies. Spēlē. Pēdējā turnīra spēle. Rīgas kausa 2016 ietvaros. VF Rīga Latvija pret Nevskij Allianz Sanktpēterburga Krievija. Uz atšķirīgs feelings uz pretinieku rezervistu soliņu. Joprojām palīdz konsultēt Latvijas komandu Kaspars Iesaliņš. Mūsu spēlētājs, treneris, tiesnesis, mehāniķis, viņš var visu. Arī šobrīd, kad Latvijas Paralimpiskajā komiteja atbalsts no Forda ar mašīnām, tad viņš arī palīdz Latvijas Paralimpiskajā komiteja ar sportistu transportēšanu. Kaut kā jāieklausās Kaspara vārdos. Gan Kaspara Turka, gan Kaspara Iesaliņa vārdos, lai varētu cīnīties ar baskiem, ir katram savā punktā jānospēlē disciplinēti un katram savā teritorijā jānoķer savējais un nedrīkst pieļaut tādu vieglu ievalšanos uzbrukuma zonā, kā tas bija pirmajā ceturtdaļā. Rezultāts 27-10. Nevskij Allianz pamainījuši Gustafsons, palika rezervē, iznāca Ieliševs Konstantīns no Ukrainas leģionārs. Savukārt VF Rīga sastāvā 7. numurs Bērziņš nomainīja Dmitriju Rukavišņikovu. Tagad Žīmants visi no viņa aizgāja. Viņš saprat, ka jāmērķie grozā un jāmet iekšā. Un to viņš arī izdara 29-10. Kaspars Turks. Leo tā aktīvi paspēja viņam ātri izsist bumbu. 14 sekundes uzbrukumā. Jā, Turku sēdz tā aktīvi pats ātrākais vīrs. Nevskij Allianz sastāvā. Vēlreiz bumba tiek izsist. Kasparam nav kam atdot tā precīzi. Neviens nepiekustās viņam pretī. 4 sekundes un Kaspars ar kļūdās. Tahtī. Tučeks. Šī kombinācija iet cauri un cauri. Viņš ir Pēters Tučeks pateicīgs par precīzo piespēli no Leo Tahtī puses. Savukārt tagad podnieks Turkam. Turks vairākas reizes sagriežas, tad jāmet atmuguriski ar muguru pret grozi. Protams, tas tikai cirkā notiek, kad tiek iemest tādi grozi. Tagad atkal Tučeks bija viens pats. Ieliševs. Tātad grozs tiek skaitīts. Nē, grozs netiek skaitīts. Kārlim Podniekam
Tā varētu būt. 4. piezīme. Izmet galautu. To nesaprot. Ielišaus, kāpēc tā? Tahtī. Milgi nav jāmērķē. Viņš māk arī no tāls distances iemet. Nekāda pretestība neizrādās mūsējai. Grūti jau sadalīt tos spēlētājs, jo katrs no viņiem ir spēcīgs individuāli meistarībā. Šobrīd nokrīt Evas Urga, bet spēle netiek pārtraukta, jo uzbrukumā ir Nevski Alians komanda. Rezultāts 35-10. Argumentu pretestībai pagaidām mūsu vīriem nav. Podnieks, Turks, Vāsmans. Vāsmans aizmet garām. Atpakaļ bumbu savāc Ieliševs. Velk uz priekšu Žimantus. Izvietojās oranži Nevski Alians komanda. Žimantus šoreiz aizmet garām. Atlikušo bumbu savāc Turks. Ļoti monotona spēle aizritis. Ar dažiem tikai tādiem uzmudrinošiem uzsauciniem no Nevski Alians puses. Viņi ved 25 punktus jau priekšā. Te Ieliševs kļūdījās. Pasaka kaut ko Tahtī. Savukārt Turks sarunā ar Podnieku. Kombinācija diži daudz mums nav, bet kaut kas jau ir jāveido, lai varētu apspēlēt šo aizsardzību, kas ir diezgan nepārvaram. Tagad Tahtī atspēlē Tučekam, Tučeks Ieliševam, Ieliševs pēc grozam garām. Vairāk prasījās vēl piespēlē atpakaļ vai nu Tahtī vai Žimantus. Ieliševs tagad atņem bumbu Turkam. Evas Urga saņem pirmo piezīmi pret Ieliševu Konstantīnu. Tahtī. Jā. Vienkārši basketbols. Ratiņu basketbols izrādās ir vienkārši jāmet tikai grozā. Vajag vēl trāpīt un atrast momentu, kad tu vari nomērķēt. Ja tev ļauj to darīt, tad Tahtī to arī izmanto. Turks pa gala līniju tiek cauri. Met, bet neprecīzi. Cerēja uz piezīmi. Boks neiedod piezīmi, tagad iedod savukārt piezīmi Bērziņam, jo viņš vienkārši aizķēra ātri traukošos Ieliševu no Nevski Alians, Ukrainas leģionāru. Tahtī. Ieliševs. Tučeks. Tučekam kārtēji 2 punkti. Tie jau ir 14. 39-10. Mēs esam apstājušies šajā ceturtdaļā 5 minūtēs. Mēs neesam guvuši ne punktu. Savukārt mūsu pretinieki jau 12. Tātad Tahtī saņem piezīmi. Galautu izmet Turks. Vāsmans. Turks. Neprecīzi. Nu jā,
kārtējs ātrais uzbrukums Takti izpildījumā, grozs skaitās un Podniekam 5. Aleks. Vai 4. Nē, 4. piezīme laikam kādam Podniekam. 4. piezīme. Takti no soda līnijas garām, bet viņš gandrīz ir pirmais pie atlikušās bumbas. Krāsjuks īstrīd pie bumbas. Takti, Ieliševs, aizmet garām. Kaspars Turks. Ieliševam piezīme. Četras 39 jāspēlē otrajā ceturdaļā. Noslēdzošajā spēlē Rīgas kausa 2016 turnīrā. Vācmans aizmet garām. Točiks Takti. Takti gūs savu 12. punktu, komandai jau 43. Joprojām otrajā ceturdaļā Latvijas komanda VF nav gūsi ne punkta. Kaspars Turks. Laužās uz priekšu. Vācmans. Vācmans neprecīzi. Bērziņš arī nenoķer atlikušo bumbu un bumbā dot Ņevskijā Lions. Latvijas ratiņbasketbola izlases komanda sākusi gatavoties Eiropas čempionātam B divīzijā, kas notiks jūlija vidū Bosnijā. Līdz čempionātam vēl ir 2,5 mēneši, nepilni 3. Un tāpēc arī par šito pirmo turnīru, kur sapulcējās gandrīz, divas trešdaļas no komandas, tad nebūtu īpaši jāpārdzīvā. Cerams, ka pieslēgsies arī mūsu Latvijas izlases galvenais treneris un arī spēlējušais treneris Raimundas Begīnskis, kurš šobrīd vēl Vācijā turpina cīnīties. Vācijas čempionātā un arī citos kausos. Tāpat arī gaidām pieslēgsies Kārlis Gabrānovs no arī Vācijas klubā. Garajā rindām, ko ceram papildināt vēl arī Agris Lasmans izgāja kā veikli uz savu punktu, no kuries viņš bieži vien ir gūs punktus. Beidzot, tātad tas ir noticis. Spēles otrās ceturdaļas 7. minūtē. Pirmos 2 punktus šajā ceturdaļā gūst arī VF. Vienkārši kaut kā jāmēģina uzmundrināt mūsu vīri, kad ir jācīnās, jāspēlē precīzāk, lai varētu tomēr gūt arī kādus punktus. Viss pa ilgu notiek. Kaspars Turks ir ļoti neapmierināts ar mūsu darbību. Un tagad uzbrukumā paliek 5 sekundes. Tādu, ka Višņikovs atpakaļ nomaina Bērziņu. Jāmet. Kaspars Turks. Diemžēl šī jāspēlē. Kaspars vēl nevienu metienu nav iemetis. Un viņa ailītē ir 0 punktu gūtajos. 2:30 jāspēlē otrajā ceturdaļā. Uzbruk Ņevskijā Lions. Ieliševs uzspēja pieskārties ar bumbu kādam no mūsējiem. Piespēle bija ļoti asa, grūti uztveram. Viņš spēja tikai atrisināt tādā veidā. Šo jautājumu Podnieks paņem atlikušo bumbu pēc neveiksmīgā Takti metiena un dodas uz priekšu Turks. Podnieks. Šī saikne vienīgā, kas ir kaut cik pozitīva, bet tādas piespēles pārtur Ieliševs aizmet gardi. Takti arī garām. Ieliševs atkal garām.
Nu, kaut kā spēlēdamies kā kaķis ar pēli. Šobrīd spēlē Nevski Alians, arī Tučeks garām. Ielišās savāc 5. atlikušā bumbu šajā uzbrukumā. Nu, tagad Kaspars Turks ir vienīgais cīnītājs aizsardzībā, kas precīzi izspēlēt kombināciju. Un Elvis Urga. Nu, Agre Lasmaņu piespēles. 14-45. Nu, nekas iepriecinoši uz tablo nerādās. Varbūt uz tablo vispār neskatīties, spēlē tikai kā nu ir. Bet kā nu ir nedara. Jāspēlē ar cīņas gribu, ar azārtu, ar uguntiņu, kuras šobrīd nav. Man liekas, 3 sekundes bija Krasukam. Jā, to fiksē precīzi arī tiesneši. Rezultāts nemainās. Minūte un 6 paliek līdz 2. ceturtais beigām. Podnieks saņem no Turka bumbu. Vados viņam notiek atpakaļ. Nē. Drukovišņikovam. Vlasmans. Jās. Spēlē pret viņu 6 sekundes. Agrs izmet. Neprecīzi un atkal tahtī aizskrien ātrajā. Šoreiz viņš nespēlējās. Gūst kārtīvus 2 punktus. Tie viņam ir 14. Šajā spēlē 47-14. Turks mēģina no 3 punktu līnijas metiens. Un kam sods? Kasparam Turkam piezīme. Tahti ir precīzi no pirmā soda metiena. Otrais mēģinājums. Neiemet. Jeličevs ir pirmais. 12. 3 punktu zaudējumi. 50-14. 10 sekundes. Kaspars Turks. Nav kas viņu atbalsta. Tagad Lasmans neuztver. Pirmās 2 ceturdaļas ir noslēgušās 50-14 vadībā Nevski Alians pret Rīgas Vefu. Pēc pārtraukuma turpināsim reportāžu.
starptautiskā ratiņbasketbola turnīrā Rīgas Kauss 2016. Pēdējā noslēdzošajā spēlē tiekās Rīgas VF Latvija un Nevski Alliance Sanpēterburga Krievija komandas. Pēc 2 ceturtdaļām graujošs pārsvars ir mūsu viesiem no Pēterburgas 50-14. Tikai ar tādu piespiešanos un raksturu varam cīnīties tālāk šajā spēlē. Vismaz par prestīžu, komandas prestīžu, jo 2 ceturtdaļās gūta tikai 14 punktus. Tas ir rezultāts ar ļoti lielu mīnus negatīvu zīmi. Mums jādomā pozitīvi un jācer, ka viss tikai sākumā sagatavošanas posmā, gatavojoties Eiropas čempionāta B divīzijai. Bet jābūt komandai raksturam un nedrīkst tik vienkārši atkal padoties un nespēlēt, kā to šobrīd dara Elvis Urga, kurš saņem Kaspar Turka piespēli un samazina rezultātu starpību. Tad komandu sastāv Nevski Alliance, 4. numurs Gustavsons, 5. Krasjuks, Ieliševs būs 2 punktus, numur 15, 20. Tahti un 4. Gustavsons, ko tad es vēl nenosaucām, jā, Lietuvietis Žimantas 8. numuru. Lai Rīgai spēlē pamatsastāv nemainīgs ir tātad Dmitrijs Vukovišņikovs numur 4, Kārlis Podnieks numur 8, Agars Lasmans numur 10, Kaspars Turks numur 11 un Elvis Urga numur 12. Tagad Ieliševs groza apakšā, saņem piespēli, bet kļūdās. Mēģinām ātri tikt uz priekšu, Kaspars Turks. Virzās pa perimetru, viņam pakaļ visu laiku Tahtī, tagad Gustavsons iznāk pretī. Vukovišņikovs, Lasmans, 3 sekundes, metiens pēdējā sekundē. Diemžēl neveiksmīgs. Arī Kaspars Turks aizmet garām. Bumba pēdējā skārusi tieši Latvijas komandas pārstāvi un galaut izmet Tahtī. Viņš parapina bumbu. Kā aizripa līdz Ieliševam. Savstarpēju saspēle, Gustavsons savā punktā. Vienkārši. 10. punkts Gustavsonam, 54. Nevski Alliance. Spēle turpinās, bet spēles rezultāts nav vēl zināms, bet spēles uzvarētājs un zaudētājs gan. Bet nokļūdās bumbas apstrādāja Vukovišņikovs. Turks palabo savu kolēģi, tagad Podnieks no groza apakšas. Beidzot, Kārlis arī būs pirmos 2 punktus šajā spēlē. Elvis Urga viņam piespēlēja. 18-54. Tahti. Vienkārši un nesatricināmi brauc paralimpiskais čempions 200 metru sprintā ratiņbraukšanā, kam hobijs un aizraušanās ir arī ratiņbasketbols. Tad, kad viņš tā nopietni netrenējās paralimpiskām spēlēm. Tagad jau gan līdz sāksies pēdējie 3-4 mēneši līdz paralimpiskām spēlēm. Un tad jau Tahtī būs jāaizmirst ratiņbasketbolu. Bet ratiņbasketbola sezona jau arī klubiem tūlīt beigsies un pēdējais, vēl tāds lielākais Eiropas kausa fināls lielajām četrniekām ir paredzēts aprīļa beigās. Un tajā piedalīsies arī Nevski Alliance. Tajā piedalīsies arī Agars Lasmans, kurš šobrīd ar bumbu. Viņš šajā turnīrā ar prezidenti
Leonīdu Filāto atļauju spēlē VF Rīgas sastāvā. Tātad piedalīsies arī Vācijas klubs, kurā spēlē Kārlis Gabrānovs. Viņam lieli sirsnīgi sveicieni no visas komandas Latvijas izlases. Tāpat arī trešais klubs, arī Vācijas pārstāvēts, un tajā piedalīsies Latvijas izlases galvenais treneris, spēlējušais treneris Raimundas Beginskis. Viņam ļoti sirsnīgi sveicieni gan no manis personīgi, gan arī no Paralimpiskās komitejas prezidents Daigs Dadzītis. Raimond, turies, gaidam tevi palīgos Latvijas izlasē gatavošanās uz Eiropas čempionu B divīziju finālu Bosnijā, Hercegovinā. Sirsnīgi sveicieni tāpat arī ilgadēji komandas biedrenei Diānai Dadzītei, kas šobrīd atrodas Lasvegasā. Diāna Dadzīte, rullē. Varam tā atļauties mazliet ar uzmundrināt viens otru te ar internetu starpniecību, jo rezultāts ir 40 punktu mīnusā. Latvijas izlasē 58-18. Līdz ar to spēles liktenis ir izšķirts, tikai atliek uzzināt gala rezultātu. Un varam arī tā īsumā apskatīties, kāda turnīra tabula ir. 4 uzvaras 4 spēlēs un čempionu tituls ir Dmitrijs Rutovičs, kas tikmēr iemet pirmo grozu savā kontā ierakšajā spēlē. Pirmā vieta tātad ir Baski Neva Stars Sanpēterburga, Krievija. Otrā vietā būs arī Sanpēterburgas komanda Nevskija Alians. Trešā vietā būs Kriļa Bars no Kazaņas. Ceturtie būs VF Rīga Latvija. Un piektā vietā būs RSKI Minsk, Baltkrievija. Tik zemu laikam tādos pavasara turnīros par šiem 7 gadiem mēs nebijām bijuši. Mēs bijām 3., 2., 1., bet lai mēs būtu 4. Es savā statistikā neatceros, ka tā ir bijis. Cerēsim, ka turpmāk nākamajos gados atkal atgriezīsimies pirmā trīniekā, bet šodien vēl cīnīsimies par prestīžu komandas punktiem, individuāliem punktiem. Startautiskais ratiņu basketbola turnīrs jāies finiša taisnē. Var pateikt tikai to, ka ļoti atzinīgi visas vietas komandas vērtē turnīru organizāciju, kad ļoti laba zāle, viesnīca, transportēšanās. Tā kā liela pateicība ir jāpasaka Latvijas Paralimpiskajai komitejai ar viņas prezidentei Daigai Dadzītei, kas ir arī pārdzīvo par ratiņu basketbolu, jo ilgus gadus viņa bija arī Latvijas ratiņu basketbola sporta federācijas prezidenta. Jāpasaka paldies tāpat arī Rīgas domas izglītības un sporta jaunatnes departamentam, kas atbalstīja šo pasākumu kā projektu ar finansējumu. Tāpat arī sporta zālē Oskar Kalpaka tautas daļamatu pamats skolas sporta zālē, direktorei, arī sporta zāles direktoram, jo ir tiešām ļoti atsaucīgi cilvēki, un ārzemju viesi teica, ka ļoti maigi un tāda veiksmīga zāles dislokācija tieši Rīgas centrā, un arī pielāgot cilvēkiem ar ratiņkrēsliem, kas nav maz svarīgi, varētu teikt, ka ir ļoti svarīgi. Un viesnīcas Merkūra vadībai, personīgi Ditai, par atsaucību gan šī turnīra, gan arī pirms nedēļas bija Rīgas kausa 2016 sākvalējbolā starptautisks turnīrs.
sadarbība ir izveidojusies, tā kā es domāju, ka turpmākos gadus gan sadalēbols, gan ratiņbasketbols šeit rīkos organizēs atkal savus starptautiskos turnīrus. Un turnīru organizācijā vienmēr Latvija ir bijusi ļoti augstā līmenī. Spēle turpinās, rezultāts aug par labu Nevski Alians plus 40, 64-24. Agris Lasmans uzjautrinās, tāpēc, ka tomēr spēlē pret saviem komandas biedriem. Šajā sezonā viņš spēlē Eiropas kausa turnīros tieši Nevski Alians sastāvā. Potnieks Kārlis iespēlē Turkam, Kaspars Kārlim, Agris. Agris Lasmans diemžēl aizmet garām. Tagad Tahtī. Ieliševs. Jā, 66-24. Tik smagi laikam nevienu neapspēlē Nevski Alians šajā turnīrā. Latvijas komanda viss cerīgāk un viss tā ratiņu basketbolu cienīgāk izskatījās tieši pret komandu, kas uzvarēja šajā turnīrā pret Baskiņeva Stars Sanktpēterburgu no Krievijas. Tas, kāda tā, savējie iedeva piespēli Tahtī, respektīvs Rīgas komanda iedeva piespēli Tahtī, kļūdījās smagi. Un trešā ceturtdaļa beigusies ar rezultātu 68-24 pēc reklāmas. Turpināsim. Esam atpakaļ Oskara Kalpaka tāds daļa no sporta zālē un redzam, kad VF Rīga vēl cenšas viens otru uzmundrināt pirms 4. ceturtdaļas, lai gan rezultāts ir 68-24 pa labu Nevski Alians Sanktpēterburgas komandai. Tātad pateikšu pēdējo reizi vēl. Tātad sastāvs, kas sāk šo ceturtdaļu, tas ir Nevski Alians, numur 4 Gustavsons, numur 8 Žimantas, viņš ir mētājs garām, Gustavsons atspēlē, 20. numurs Tahtī, 5. Krasjuks un 15. Ieliševs, Ukraiņu leģionārs, kurš arī gūst savu 12. punktu šajā spēlē. 70-24. Savukārt VF Rīga spēlē sekojošā sastāvā numur 7 Ants Bērziņš, numur 8 Kārlis Podnieks, numur 10 Agris Lasmans, numur 11 Kaspars Turks un numur 12 Elvis Urga. Ir zināmi labākie zvaigžņu spēlētāji, tā saucamā star team, tika sastādīti no visu komandu pārstāvjiem, treneriem un vadītājiem tika apkopot šie dati. Tātad ratiņu basketbolā ir tā saucamā medicīniskā klasifikācija, kas nosaka sportista punktus pēc viņa invaliditātes
invaliditāti, jo ir stiprāki, jo ir mazāki punkti. Tātad 1 punktnieku līdz 1,5 punktu spēlētājs labākais ir Kārlis Podnieks, VF Rīga. Savukārt 2 punktnieku līmenī Kaspars Turks, VF Rīga. 2,5 līdz 3 punktu medicīniskā klasifikācijā. Leo Pekka Johannes Takti, Nevski Alians 3,5 līdz 4,4 punktu ir labākais ir Vasilijs Laikovs, Baski Nevastārs Sanpēterburga un 4,5 punktu spēlētājiem, kas ir centru uzbrucēji, tad labākais ir Peters Tučeks, Nevski Alians, Sanpēterburga, Krievija. Tātad 5 labākie stāri noteikti. Tajā ir no pirmās komandas tikai 1 spēlētājs, no otrās komandas 2 un no ceturtās 2. Neviena nav no Kriļa Barsa, Kazaņa Krievija, un nav neviena no Minskas komandas Baltkrievija. – 72-24. Katastrofāli neveicās vefiešiem ar metieniem, un arī aizsardzība ir ļoti vāja. Varētu būt, ka tas uz noguruma fonu, varētu būt kaut kā savādāk, bet šajā spēlē, piemēram, Kaspars Turks nav gūst nevienu punktu. Gan iepriekšējā spēlē pret Minsku viņš gūst pār 25. Gustavsons gūs savus kārtējos 2 punktus, tie ir 18 tieši šajā spēlē. 74-24, jau 50 punktu starpība. Laikam tomēr neatrada motivāciju, neatrada tos īstos vārdus komandas. Kaspars Turks neapmienāts, kā viņi tur tāhtīja. Tāds pilnīgs bezcers Kasparam. Viņš apstājās stāvu centrā un tālāk arī nespēlē. Jāprot arī zaudēt, un katra spēle ir jauna skola, jauna mācība, jauni uzdevumi. Ir jāmēģina cīnīties par katru laukuma metru, lai cik tev ir sāpīgi, lai kā tev sit pretinieks, lai kāds ir rezultāts. Un tāpēc es ļoti ceru, kad vefieši vismaz pēdējās 5 minūtes, kas palikuši šajā turnīrā viņiem spēlēt, aizvadīs ar azartu un, ja ne precizitāti, tad vismaz ar cīņas spāru. Gustavsons. Skaisti Krasjukam Saņa aizmet garām. Kaspars Turks ātri iet uz priekšu. Pats mēģina izmest, netrāpa. Elvis Urga cīnās ar 3, zaudē beigās. Ir bezcerīgi šobrīd skatīties uz tablo. Sevišķi labi tur neizskatās. Kaut kā labāk nospēlējām tagad aizsardzībā. Krasjuks ar Lasmanu uzjautrinās. Savukārt Krasjuks saņem kārtīgo piezīmi. Tā ir 4. viņam šajā spēlē. Īsti jau nav ko viņu mainīt, tā kā viņam tagad smaidīt nav ko, citādi jāspēlē būs 4. punktu sistēmā. Viņš ir viss tas svarīgi, beidzot Kaspars Turks. 4. ceturdaļas jau 2. pusē gūst pirmos 2 punktus šajā spēlē.
Rezultāts ir 26-74. Smagi. Bet turpinam spēlēt un turpinam skatīties. Finalizējot par šo turnīru. Jāatzīmē to, ka tiešām ļoti laba organizācija un viss notiek perfekti pēc laika. Transports, dzīvošana, sporta zāle, viss ir apmierināti. Un, turpmāk atkal jāmēģina sarīkot gan 8, gan 9, gan 10 turnīru. Tad jau redzēsim, kas būs nākošais. Tagad Podnieks izmet trīnieku neveiksmīgi. Bumba atlet pie Lasmaņa. Tagad Podnieks vēlreiz virzās uz grozu pusi. Izmāna sev Gustafsonu. Tad mēģina it kā piespēlēt, bet sajūg Kārlim kaut kā tās kustības. Tahtī ātrā uzbrukumā. Bijām aizmetuši par šo spēlētāju un viņš uzreiz atgādināja, gūstot savu 21. punktu šajā spēlē. Tagad Turks. Turks mēs garām. Konopackis gatavojās, Aivars Konopackis, mūsu komandas veterāns, gatavojas nākt uz mājiņu, vismaz noslēgt šo turnīru ar savu līdzdalību laukumā. 78-26. Nevski Iljāns tik smagi nav apspēlējuši. Viena Latvijas komanda, cita vai Rīga vai Latvijas izlase. Tā kā atkal nepatīkams ieraksts vēsturē. 10 sekundes paliek uzbrukumam VFam. Tagad šobrīd mājiņa spēlētāji. Jau Surga tiek nomainījis, iznāk Aivars Konopackis, Podnieks tiek nomainīts un iznāk Dmitrijs Rukavišņikovs. Lasmans. Šajā spēlē Agris ir labākais punktu guvējs Latvijas komandas sastāvā. Ir 12 punkti, Urgam ir 8, Podniekam ir 4, un pa 2 Rukavišņikovam un Turkam. Kopēji tas sastāv 28 punktus. Savukārt Nevski Iljāns, ja paskatāmies, tad Gustafsons ir guvis 18 punktus, Žimantas 9, Tučeks 14, Tahti 23 un Jeliševs 12. Un tā rezultātā tie ir 80 punkti. Minūte 54 paliek līdz šī turnīra beigām. Kaspars Turks izmisīgs metiens no 3 punktu līnijas, atkal neprecīzi. Jeliševs vienkārši un nesatricināmi. Tagad Bērziņš ir iespēja vismaz vienu grozu iemest Ansim, bet viņš aizmet garām. Piespēlē Jeliševam, Jeliševs Kaspars Turks apsteidz, likušā bumba pie viņa. Un tagad dodas uz priekšu. Lasmans. 7 sekundes, 6. Konopackis. Konopackis Aivars. Patīkami redzēt, kā saka, mūsu leģendāro Aivaru Konopackis, kurš jau no pirmajiem Latvijas basketbola brīžiem ir bijis kopā ar komandu. Tas ir no 2004. gada jau. Un tagad Gustafsons uzmet, bumba paliek atkal pie Iljāns. 27-25 sekundes Jeliševs no 3 punktu. Jons garām, bet Žimantas ir ātrāks par un centrauts. Tahti bija neuzmanīgs, viņš izgāja jau no zonas. Un līdz ar to centrauts 13 pēdējās sekundes. Rukavišņikovs.
Turks, Lasmans, Turks. Pēdējais metiens Latvijas komandai šajā turnīrā. Un rezultāts 82-30, 52 punktu starpība. Nu, cerēsim uz to nākamajiem turnīriem, kad būs labāk. Tātad finalizējot, pirmo vietu šajā turnīrā izcīnīja Baskī Nevastars, otrie ir Nevskija Alianses abas Pēterburgas komandas, trešā vietā ir Kriļa Bars Kazaņa, un ceturtā vietā VF Rīga un piektie Minska. Liels paldies Sporta centram par mūsu iespēju parādīt paralimpisko sporta veidu ratiņu basketbolu. Ar jums kopā 2 dienas bija Andris Ulmanis, Latvijas paralimpiskās komitejas pārstāvis. Liels paldies, lai jums jauka diena un superīgs pavasaris!